Sveiki! Agņu Graudulis, Mežs un vide. Dabai tuvu mežsaimniecība un konsultācijas. Tā ir tāda interesanta situācija, kad visi koki ir no apakšas pārklāti ar sūnu. Šeit ir egļi, apakšējie zari. Uz kaut kādam 3-4 metru augstumam un vēl augstāk ir klāti ar zaļu sūnu. Te ir tāda nedaudz teiksmaina meža sajūta. Un tas liecina par to, ka šeit kaut kādus gadus 30 vai 40 nav notikusi nekāda mežsaimnieciskā darbība. Un tas mežs ir tāds pats jau cenšas dabiskoties un parāda tāds, kā viņš pats grib būt. Un tad tā sūna ir tāds ļoti labs indikators par neskartu dabisku meža vidi, ko cilvēks nekādā veidā nevar atdarināt. Tā ir tikai dabas spēkos. Tas tāds mitrāka vieta tādā samērā vecā ozola mežā. Tā sūna ir uzaugusi ar uz lazdām, riktīgi augsti, viss ir zaļš, skaists. Nonāca tādā pasaku valstībā.